Nu, labdien, klātesošie! Tad mēs šodien Latvijas Meža īpašnieku biedrības vārdā esam priecīgi tie, kas pieslēgušies gan Zoomā, gan arī Facebookā var klausīties. Tad šodien ar Meža attīstības fonda atbalstu biedrība organizē tādu tiešsaistes webināru ciklu, un tieši šodien mums iekrīt tā tēma, kuras nosaukumu jūs šobrīd redzat prezentācijas slaidā, ātraudzīgās koku sugas buferu joslās un arī agromežsaimniecībā. Un šās dienas webināra vadītāja mums ir ļoti profesionāls eksperte, vadošā pētniece Dagnija Lazdiņa. Līdz ar to viņa ļoti daudz un labi zina par šīm lietām, un šodien es uzskatu, būs ļoti vērtīga tiešais zināšanas nodošanas diena, tā kā vārds Dagnija tev. Un tad no tāda organizatoriskā viedokļa, ja jums ir kādi jautājumi, tad droši rakstiet čatā, pašā pasākuma beigās iziesim caur šiem jautājumiem, tā kā jā. Vārds Dagnija tev. Jā, labdien visiem klātesošajiem un arī tiem, kuri pēc tam skatīsies un klausīsies ierakstā. Tātad, ja gadījumā jūs skatāties un klausāties ierakstā, tad mums Silavā ir ļoti vienkārši. Mums ir vārds, punktiņš, uzvārds bez latviešu burtiem, @silava.lv. Ja rodas papildus jautājumi, tad uz šo te e-pasta adresi rakstot var saņemt atbildi. Atkarībā no tā, cik atbildi ir gara, tas būs dažu stundu, reizēm dienu, reizēm nedēļu, mēnešu laikā parasti nav. Ja nav mēnesi atbildi, tad ir jāprasa vēlreiz. Nu, lūk tā. Tad, kad mēs ar Sigitu izvēlējāmies kādu tēmu šogad paņemt, tad bija tāda ļoti liela tāds optimisms man, jo kā reiz mums Silavas pētniekiem nobeidzās žargonā runājot, vai arī tiek noslēgti divi lieli pētījumi. Viens ir par buferjoslām un otrs ir par agromežsaimniecību. Par agromežsaimniecību mēs tikko kā pabeidzām, par buferjoslām mums ir jāpabeidz pēc mēneša. Tas nozīmē, ka būs vēl viens klātiens vai attālinātais seminārs. Nu, lūk, apsolījumā mums ir arī par no CO2 piesaistes skatījumu, bet mans optimisms gluži nevainagojās ar tādu, ka mēs varēsim spēlēties ar modeli šodien. Tik labi nebūs, bet visu pārējo un to teoriju, kāpēc mēs to darām un kas tur varētu tāds labs sanākt, to gan es šodien varēšu tā ļoti smuki izstāstīt. Tad tā lieta ir tāda, ka Latvijā, kā mēs te redzam, kur ir Sigita pielikusi smuku bildi, nu tā nav mūsu bilde, tā ir aizņēmusies, viņa ir kaut kur no interneta plašumiem. Šādas te sistēmas, ka šādā veidā stāda joslās kokus, kas ir agromežsaimniecība, alējuma agromežsaimniecība, diemžēl Latvijā šādās sistēmās iestādot, jūs pazaudējat vienoto platību maksājumu. Tā ir vienīgā no tām visām sistēmām, kas tur nav iekļauta. Iespējams tāpēc, ka ir tā baža, ka uz lauksaimniecības zemes koki, kā tad tur būs un kā tad. Bet es domāju, ka mēs lēnām pamazām pieradinām mūsu lauksaimniekus pie kokiem un beigās jau pēc kādiem gadiem 5, 10 mēs arī audzēsim kokus arī tādā sistēmā, ka uz vienas teritorijas vienības mums aug gan koki, gan lauksaimniecības kultūra, un tas viss notiek dažādos stāvos un kaimiņi viens otram netraucē, bet drīzāk palīdz. Vēl buferjoslas, aizsargjoslas, reizē mēs paši sapinamies, kurš no tiem terminiem ir pareizs. Un to, kā sargāt upju krastus, kā uzlabot mūsu ūdeņu kvalitāti un kā parūpēties par to, lai ūdenī nenonāk tādas vielas, kas veicina ūdens stilpju aizaugšanu un piesārņošanu, par to savukārt mēs diezgan daudz darām kopā ar daudziem citiem partneriem LIFE finansējuma sistēmā atbalstītā projektā pētījumā, kas saucās Life Good Water, tātad life dzīvība, labs ūdens vai labais ūdens, nu tūkojiet, kā gribiet, latviski tur visādi var iztūkot. Ja gribas vairāk uzzināt par to, ko mēs šajās divās aktivitātēs daram, vai patiesībā sanāk 3, tad šeit ir arī saites uz vietu, kur tad ir jāiet. Bet tā pavisam vienkārši atceroties, ir tā, ja aiziet ciemos uz Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava mājaslapu, tad Silava, un tad tur augšā būs pētniecība, un tad ir vai nu aktīvie pētījumi, vai nu pētījuma arhīvs. Un zem katra pētījuma mēs tajā pētījuma procesā, kā arī pētījuma noslēgumā, mēs tad saliekam tos punktiņus, pašus galvenos, un arī tur atspoguļojas tā pētījuma gaita, kas ir tie svarīgākie notikumi un svarīgākie rezultāti,
kas ir iegūti, īstenojot šos te pētījumus un darot to, kas mums sākotnēji bija paredzēts. Nu, mēs Latvijā bieži vien pārcenšamies, un koki uz lauksaimniecības zemes vai arī apmežošana ar visām šīm te programmām mēs esam pionieri. Ja mēs būtu tajā situācijā kā pirmās Latvijas republikas laikā, un ja mums ieskaitītu no tā laika līdz šodienai, tad mēs būtu izdarījuši daudz vairāk nekā visa Eiropa kopā. Tad mums šīs te meža zemju platības jau tā ir dubultojušās no tās atskaites punkta. Līdz ar to ir jāsaka tā, nu, kad, ja mēs gribam izpildīt šo te mūsu lielo apņemšanos kopējo Eiropas, to, ka mums ir jāiestāda tie, ja nemaldos, 3 miljardi koki kaut kur nebūt, un piedāvām jāiestāda tā, lai viņi pēc tam arī izaugtu un patiesībā vēl piesaistītu to ogleskābo gāzi, un tad ir jāsāk domāt, kā to izdarīt tā, lai lauksaimnieciskā darbība netiktu traucēta, lai mēs neatņemtu lauksaimniecībai labās auglīgās zemes, bet drīzāk mēs to varam darīt tādā sistēmā, ka mēs palīdzam lauksaimniecībai, mēs palīdzam dabai, iestādām kokus, piesaistam oglekli, un beigās visi ir pēduši, visi dzīvi, un vēl mums bioloģiskā daudzveidība uz laukiem tiek veicināta. Šīs divas skaistās ainavas, tā augšējā ir Latvijas, un tā apakšējā ir skaista Vācijas ainava, kur viņi atzīst par ļoti labu un bio daudzveidīgu esam, tāpēc, ka tur starp tām lielajām skaistajām vinogulāju rindām ir arī koku puduri, un tad tas ir dabiski. Savukārt Latvijā tur ir arī aramzeme un kādi apstrādāti lauki, un tad skaitās, ka tas jau ir nedabiski, un ka mums vajag kaut ko vairāk vēl dabiski. Un tad, lai būtu visiem labi, mums ir jādomā, kā to dabiskošanu panākt. Viens no veidiem, kā dabisko daudzveidot un padarīt bioloģiski daudzveidīgāku to lauksaimniecisko saimniecību, ir ierīkot agromežsaimniecības sistēmas. Tas ir arī lielajos Eiropas plānošanas dokumentos, un pirmo reizi mūsu atbalsta skēmās un mūsu plānošanas dokumentos 2023. 30. gadam ir parādījies šis vārdiņš. Ko tad tas nozīmē? Tas ir pavisam vienkārši. Mēs audzējam kokus kopā ar kādu citu lauksaimniecības kultūru. Mūsu gadījumā tie ir atsevišķi augoši koki vai koku grupas, ne lielāka grupa par 500 kvadrātmetriem un ne vairāk kā 100 koki uz hektāru. Vai viņi atrodas uz aramzemes, vai viņi atrodas uz ilgadīgajiem stādījumiem, vai viņi ir ilgadīgajos zālājos, tam nav nozīmes, visam ir vienādi noteikumi. Nu, lūk, un tad ar to agromežsaimniecību tā, bet buferjoslas arī var būt viens no agromežsaimniecības elementiem Eiropas izpratnē. Un tad sanāk tā, ja mēs gribam iekļauties tajā Latvijas rāmītī un regulējumā, tad mums to tā vieglāk ir izdarīt tad, ja blakus ir tāda skarbāka vide, mazāk daudzveidīga vide, kas ir aramzeme, vai arī tad, ja mums šīs te buferjoslas ir ar tādiem kā pārtraukumiem, nu, kad veidojas tie 500 kvadrātmetri kā buferjosla, vai arī tajā buferjoslā ir tie 100 koki, un pie tā grāva tas buferītis tur tā tikai pašā maliņā kaut kur pieiet pie tiem hektāriem. Nu, tur tā rēķināšana un skatīšanās ir viltīga. Bet kā šie te pārmaiņu mazināšanas instruments pie apmežotas zemes arī ir pierakstītas agromežsaimniecības atjaunošanas. Tātad arī mums tajā plānošanā ir gluži tā, kā līdz šim ir bijis arī Eiropā, ka lauksaimnieki saka, nē, tur ir koki, tā ir mežanieku darīšana, mežanieki saka, nē, tur aug arī lauksaimniecības kultūras, tā ir lauksaimniecības zeme. Nu, un tad droši vien, ka tas stāsts būs tāds, ka beigās tā patiesība paliks kaut kur pa vidu, tāpēc, ka vēl jau ir arī zem agromežsaimniecības atzīti šie te Eiropas nozīmes biotopi, kas ir meža ganības, kas ir kadeķu audzes zālājos un virsējos, un kas ir arī parkveida pļavas un ganības. Un tad ar tām parkveida pļavām un ganībām jau arī tā kā karstais kartupels, ka nu nesaprot īsti, kas tur viņas ir, vai tas ir mežs, vai tā ir lauksaimniecība, kaut gan pēc tā koku skaitu uz hektāru, kas nav vairāk par 100 kokiem, viņi tā kā iedarās vairāk tajā lauksaimniecības zemē un zem agromežsaimniecības sistēmu. Šis ir svarīgi tikai tajā brīdī, kad mēs domājam par to, kāds zemes lietojuma veids mums ir dokumentos un vai mēs gribam saņemt vienoto platību maksājumu. Vienoto platību maksājumu jautājumu šajos
jautājumos, kad stāda kokus, kādās sistēmās viņi stāda, uz ko var pretendēt, uz ko nevar un ko atbalsta un ko neatbalsta. Manuprāt, tā ir atsevišķa semināra diskusijas tēma, un par to tad šodien ne. Es vairāk neturpināšu, es vairāk stāstīšu turpmāk par to, kāds no tā viss ir labums un kas ir kas. Tātad šajā te Life Good Water arī mums ir paredzēts apmācības, un šis ir kadrs no viena no apmācības mācību materiāliem, kas ir prezentācijas veidā sagatavots. Lūk, un šeit mēs esam definējuši tā, ka buferjosla ir nevēlamu ietekmi ierobežošana un mazināšanas josla, atsaucoties uz Aldi Kārkliņu, vai arī, ka tā ir josla starp kultivētu zemi un ūdens tilpni, un tie 10-25 metri plati, droši vien, ka 20, jo tad, lai to nevarētu ieskaitīt meža zemēs, jo, ja ir mazāk par 20, tad tā nav meža zeme. Lūk, un vai arī starp laukmali, starp vienu veidu kultūru un otru veidu kultūru, tā kā buferis, lai neiet putekšņi, lai neiet ķimikālijas, lai nepāriet sēklas, tādā veidā. Lūk, un šo tad mēs vairāk un tā pastiprināt to buferu joslu jautājumu mēs pētam vienā Eiropas reģionālā attīstības fonda finansētā pētījumā. Un te arī tāda interesanta lieta, ka tad, kad izlasa angliski, tad ir viss skaidrs, par ko mums tas pētījums ir, bet tad, kad izlasa latviski, tad tad nav tik labi saprotams, jo reizēm ir tā, ja pētījumu projektus pieteikums iesniedz angliski, tad latviešu valodu pārtulkošanai uz latviešu valodu paliek maz laika, un tad rodas šitādi interesantas lietas, kā mums ir gadīts. Tātad, te bildīte aizņēmos no permakultūristiem. Viņiem ir ļoti skaisti uzzīmēts un aprakstīts viss agromežsaimniecības sistēmas. Ja jums tā agromežsaimniecības lieta interesē, tad droši ejiet uz mantots.permakultūra.lv, un tur jūs atradīsiet izsmeļošu vienkāršu aprakstu gan par buferjoslām, gan par vēja aizsargjoslām, gan arī par pārējiem agromežsaimniecības elementiem. Ja tas ir kultivēts lauks, tad tas varētu izskatīties šādi. Tas gan nav veids, kā tas patīk mūsu melioratoriem, un tas nav veids, kādā viņi uzskata par labu uzturētu vaļējo meliorācijas sistēmu. Bet tas ir veids, tā ir lieta, kas vienkārši dabā notiek, ja mēs kādu brīdi to meliorācijas sistēmu neaiztiek. Tā sistēma, šīs te grausmalas buferjostas, viņi ir brīnišķīga vieta, kur kādam baroties. Un šeit ir izauga arī būvmateriāls, kur kādam būvēt savas inženiertehniskās būvas. Un tad mums ar šo te brīnišķīgo kungu, kas ir bebrs, ir jāsadzīvo un jāmēģina viņas saimniekot tā, lai viņas būtu bebram mazāk interesantas, lai tur būtu mazāk būvmateriāla viņām, bet vienlaicīgi, lai viņas pildītu dažādas jaukas funkcijas. Mēs apsekojām ar Meža konsultāciju un pakalpojumu centrā kolēģu palīdzību buferjoslas Latvijas dienvidu un zemgales daļā. Mērījām atsevišķi un uzskaitījām atsevišķi tos kokus, kas ir garāki par 2 metriem un tos, kas ir mazāk par 2 metriem. Un tas, kas ir augšpusē, ir tie, kas garāk. Tā ir tā proporcija, kā sadalās dažādas koku sugas dabiski izveidojušamies grāvju apaugumā. Un te tad es komentēju tā, ka problēma ir šis oranžais laukumiņš baltaugsnis, problēma ir melnaugsnis, vai ir problēma, es nezinu, iespējams, ka jā, iespējams, ka nē. Egli. Tāpēc, kā tiek uzskatīts, ka eglis paskābina augsni, un tāpēc, ja ūdens tilpņu malā aug egle, tad ir lielāks dažādu elementu izskalošanās risks, jo viņi pāriet šķīstošās formās. Savukārt melnaugsnes un baltaugsnes, tās ir abas divas ir tās koku sugas, kam veidojas arī gumiņu baktērijas, kas piesaista slāpekli un saknēm atmirstot, ūdenī nonāk daudz slāpekļu, tad ūdens paliek auglīgs, tur var savairoties aļģis un vēl viss kaut kas, kā arī šīm divām koku sugām ir ļoti daudz lapu, kas nonākot grāvī, viņi vienkārši aizsērē un bagātina organiskajām vielām un saduļ. Pārējās visas koku sugas tur vairāk veicina tādu kā bioloģisko daudzveidību. Bet mēs turpmāk runāsim par to daudzveidību un par to buferjoslas veidošanu tajā grausmalās, bet tas, ko es runāju tagad par grāvju malu, tas attiecas arī uz buferjoslu starp divām dažādām kultūrām, kā arī uz buferjoslu, kas varētu būt gar ceļu, jo tie pamatprincipi, kā viņi veidot, visos gadījumos būs ļoti līdzīgi. Savukārt apakšā, tas ir
mazāk nekā 2 metri, vai arī tajos grāvjos, kuri nesen kā ir bijuši kopti, un tagad notiek atkal no jauna koku ataugšana, tur mums ir kārklis pārsvarā, nedaudz baltāksnis, krūklis, apse vairāk nekā šeit, tātad apse lēnāk droši vien kā ataug, un, protams, arī blīksne, bet ir arī oši, ir arī egles, segliņi, ozoli, ceriņi, pīlāģi, lazdas, dažādi vītoli, ābeles, ievas. Patiesībā mēs bijām diezgan pārsteigti, ka tik liela ir tā dažādība, kas tajās buferjoslās ir dabiski ieaugušas. Un, ja mēs viņas veidojam un kopjam, ievērojot dažādas principus, par ko es tālāk runāšu, tad mēs šo te daļu, paņemot ārā uz biomasu samazinot, varam atstāt šito te mazo, kas ir te, un veidot diezgan skaistu to rudens ainavu, arī pavasara ainavu, kā arī nodrošināt, ka tas buferis strādā visu laiku, ja viņš ir dabiski ieaudzis. Protams, rūpējoties par to, lai nebūtu tas grāvis par daudz aizaudzis. Nu, lūk, šeit atrodas tās vietas, uz kurien mēs braucām apsekot. Kāpēc uz šejienu? Tāpēc, ka tur mēs varam turpināt datu rindu, jo tur jau ir uzsākti pētījumi, kuros tiek vērtētas un mērītas ogskābās gāzes piesaistes vai emisijas lauksaimniecības zemē, kas atrodas blakus šīm te buferjoslām, un tad mēs varējām pielikt klātos buferjoslu piesaistes datus, un tad mums sanāk tāda diezgan laba aina, kā tad tās buferjoslas palīdz to oglekli noturēt uz zemes un nelaist viņu atpakaļ atmosfērā. Tas bija diezgan sarežģīts darbs, iet un mērīt un skatīties, tāpēc, ka nav jau tās graus malas skaisti smuki rindās stādītas, un tur tie koki vietām ir blīvi, vietām viņi ir maz, kā šeit var redzēt tajā punktu mākoņa bildēs. Un, ja tas ir jādara manuāli, tad tā novērtēšana uzskaitīšana ir ļoti sarežģīta, bet mūsdienās ir pieejamas jau daudz un dažādas tehnoloģijas, ar kurām arī mani kolēģi prot labi strādāt un ir diezgan prasmīgi. Nu, lūk, un tad ņemot palīgā bezpilota lidaparātus un ņemot palīgā dažādas zemes virsmas skanēšanas iekārtas un paņēmienus, mēs varam iegūt gan punktu mākoņus, gan arī varam izveidot virsmas reliefu modeli. Un tur mums tas lielais gudrinieks tieši šī pētījuma ietvaros, un atbalsts ir Raits. Es ceru, ka Raits ir arī pieslēdzies. Un jūs redzēsiet arī pēc tam vēlāk semināru noslēgumā video ierakstu, kur Raits vienā no šiem te uzmērījuma objektiem, kas atrodas tepat netālu, rāda, ko tad mēs mērījām un kā mums tur sanāca. Nu, lūk, un šādi te attālināti mērot, lielākajā gadījumā sakrīt gan attālināti uzmērītā biomasa, gan arī koku uzmērītā biomasa un krāja tāda, kas ir no ar lāzerītu un kas ir ar rokām mērīts un sarēķināts. Un tā atšķirība, precizitāte mēs varam uzskatīt, ka ir apmēram 77% gadījumu mēs esam trāpījuši precīzi. Bioloģijā ir tā, ka normāli ir izkliede 20%, tātad mums ir 7,20, paliek tikai 3%. Ar dažādiem mašīnu mācīšanās paņēmieniem mums vēl tie 3% ir jāpiedzen. Un tad mums būs tāda laba sajūta, ka mēs šo te pētījumu esam noslēguši ar kaut kādu ar labu rezultātu. Un tas, kā mēs mērījām, ir šādi te. Mērīja to, kas atrodas uz nogāzes grāvim, grāvu malu. Mērījām, cik platā joslā ir ieauguši koki. Un vienmēr tas bija 20 metru nogroznes uz grāvi. Tas ir tas, kur mēs tos datus ievācām. Nu, lūk. Kāpēc to visu vajag un kur ir tā lielā jēga? Tā lielā jēga ir tāda, ka mēs šādās te buferu joslās, kas ir, te ir upe, bet tikpat labi tas ir grāvis, tas ir jebkas, kas ir reliefu pazeminājums, tā var būt arī koku grupa reliefu pazinājumā, kas ir, piemēram, aramzemē ieplaka vai ilgadīgajā zālājā, kas ir ieplaka, kur nevar normāli pārvietoties ar tehniku, jo viņi tur vienkārši noslīgst. Mēs šeit varam audzēt normāli kokus. Koki dara vairākus darbus, ja ir apakšā. Tātad viņi noķer to, kas skalojas ārā no lauksaimniecības kultūrām. To jau jūs visi zinat un esat daudz reizi dzirdējuši. Bet tas nav vienīgais, ko viņi dara. Pie kā tādi, ja mēslo to lauksaimniecības kultūru, netieši samēslo arī buferjoslas kokus.
un buferjoslās koki aug ātrāk, jo viņiem ir gan pietiekoši daudz barības vielu, gan arī viņiem nekad netrūkst ūdens. Viņiem ir 2 galvenie komponenti, kas ir nepieciešami, lai ātri aug. Kā arī buferjoslas parasti nav platāks par 20 metriem, tātad visiem kokiem, kas aug buferjoslā, viņiem pietiek gaismas saules tik, cik vajag. Viņiem ir pilnīgi viss, kas viņiem ir vajadzīgs, viņiem vienīgais, kas viņiem reizēm traucē sasniegt to savu maksimālo produktivitāti, tā ir savstarpējā konkurence. Un tāpēc, veidojot tas buferjoslas, var reizēm pat iegūt tādu diezgan labu un skaistu rezultātu. Nu, lūk, savukārt šo te bildīti, te šis ir tikai saistībā uz slāpekli, bet tieši tas pats attiecas arī uz fosforu un ar citiem elementiem. Tad, šī ir tā vietiņa, kur viņi tiek noķerti. Un tas labais darbs, ko dara vēl koki, ir rekurtas mākonītis. Te gan tas mākonītis nav sajūgts kopā, te, ka mākonītis ir atnācis kaut kur no citurienes, bet patiesībā koki arī iztvaiko. Tātad tā ir iztvaikošana gan no kokiem, gan arī iztvaikošana notiek no augsnes. Un šeit ir mērīts dažādos blakus esošos laukos, kur ir dažāds koku segums. Tātad atvērts kaila zeme, praktiski nav veģetācijas. Tad, kad nāk lielie lieti, tad viss skalojas nost un augsne ļoti ātri izžūst. Ja? Augsnes evotranspirācija ļoti ātri izžūst augsne. Tad, ja mums jau ir drūsciņu koki, tie koki, viņi un veģetācija augot ar saknēm veido kapilārs augsnē, daļa sakņu atmirst, un tajās atmirušajās ejās, tā ir tā vieta, kur ūdens var iesūkties un veidojas tāda kā maziņa ūdens mikrorezervuāri. Lūk, daudz spēcīgāk tas notiek tad, ja mums ir jau vairāk koku. Tātad patiesībā veidojot tādas sākumu tai buferjoslai vai veidojot tādas diezgan labu segumu buferjoslas, mēs panākam to, ka mums labi iesūcās augsnē ūdens, mēs panākam to, ka nav spēcīga iznese, tātad mēs noķeram, ja arī no lauka kaut kas ir skalojies, tad mēs to, kas skalojās no lauka, viņš ieķerās tajā buferjoslā un viņš neaiziet uz to grāvu vai uz to mazo upīti, kā arī tā koku masa, kas ir apkārtam grāvi, viņa ne tikai aug, veidojot biomasu un tur uzkrājot iekšā to oglekli, bet viņa arī iztvaiko, un tas nozīmē, ka visu laiku ir ūdens, ir dabā tiek nodrošināta tā dabiskā ūdens aprite. Tā dabiskā ūdens aprite, viņa ir vairāk, viņa ir tāda globāla nozīme, bet nākošā lieta, par ko es gribu runāt, tam jau ir lokāla nozīme. Tātad, ja buferjoslu var veidot līdzīgi kā meža dārzu, tas nozīmē, ka ierīko cilvēks sistēmu, kas ir līdzīgi kā notiek, kā ir mežs. Tātad mežā parasti ir lielie koki, tāda ir tas tā kā paaugas stāvs, un tad ir tā veģetācija. Un tad arī vairākos līmeņos viņi tur katrs attīstās, un šeit arī tā sistēma ir tāda pati domāta, ka tā augsne ir pilnībā nosegta, bet viņi ir nosegti veidojot dažādu augstuma augus, pie kam ar dažādu sakņu sistēmas dziļumu. Tad šiem te kokiem ir dziļāka sakņu sistēma, te tiem krūmeļiem ir seklāk, un te ir arī zāle, kas vienkārši sēdz to augsni, lai nenotiktu tā ūdens. Un visas šīs te daļas ir tās, kas piesaist ogli. Nākotnē, kā peļņas gūšanas avots un kā dabūt to naudu atpakaļ, jo ekosistēma pakalpojums jau parasti sarēķina, viņi sarēķina naudas vienībās, tikai tās ekosistēma pakalpojuma sarēķinātās naudas mierības parasti kaut kā nenonāk atpakaļ pie tā meža īpašnieka, kurš tās vērtības ir ierīkojis. Labākajā gadījumā viņš, vai zemes īpašnieki, labākajā gadījumā viņš dabū kādu kompensāciju vai subsīdiju, bet neko vairāk. Lūk, tad šī gadījumā tas ir ganības, kuru notece baro kokus un nodrošina ūdens apriti. Šeit tā sistēma ir uzbūvēta daudz vienkāršāk un primitīvāk, ir tikai lielie koki, diezgan skraja lielo koku rinda. Un šeit uzreiz iestājas tas risks, kā lielie baļķi, tad mūsu bebram varētu būt interesanti. Savukārt no otras puses tie lielie vainagi
ar tādām lapām, kas, nu, kuriem nav tik daudz lapas lapotnē un kuras tik ļoti nesakrīt, nepiesārņo ūdens tilpni, tie savukārt, tas labais darbiņš ir tas, ka tiek nodrošināta noēnošana, kā arī tās lapas, tā kā viņas sadalās, viņās savukārt dzīvo sīkie ūdens organismi, un tad tos organismus saka lēt citu organismu, tad tur aiziet tā skaistā barības ķēde. Un šeit tā nav bildīta par Latviju, bet tie ir tie mūsu Latvijas kontrasti. Ja vieniem ir jānodrošina pēc noteikumiem buferu josla tikai 2 metri no grāvja, un tad viņi tur var saimniekot kā grib, tad otrā zemes lietojuma veidā tā buferu josla un tā aizsarga josla, kuru mēs jau šajā gadījumā saucam par aizsarga joslai daudz platāk. Ja šāds pats ir šajā pusītē, tad mēs varam būt diezgan droši, ka mums arī ūdens būs tāds pats abās upes pusītēs. Bet ja mums ir šādi te ir tā ļoti skaisti un smuki arī parādīts, ka sākās ūdens aizaugšana, sākas ūdens ziedēšana ar šīm te barības vielām, kas tie papildus laukā ienestas, viņas vienkārši nonākot ūdens tilpnēs, viņas veicina aļģu savērošanos, aļģis, ceļš vēl tās ir zilaļģis, ja ir ūdens pilns ar ļoti daudz organismiem, un ja ūdens vēl kārtīgi strauji nekustās, tur pietrūks skābekļa, un tad uzkrājās beigās ir tā, ka lēnām sākas jau tāda aizaugšanas un pārparošanās process. Un tas nav gluži tas, ko mēs gribētu savās upītēs redzēt. Mums labāk patiktos, ja zem grāvi malas izskatītos apmēram šādas, un tad varētu reizi 10, 15, 5 gados stādot šeit atvasājus, kuriem saknes paliek uz vietas, tad ogleklis paliek uz vietas, un virszemes daļas aug no jauna un no jauna, stādot, ļaujot augt atvasējiem. Šeit mums ir diezgan liels potenciāls šīs vietas pārvērst arī par biomasas ieguvas vietām, jo uzturētās un koptās teritorijās parasti vai nu gar pašu teci, vai nu tur tālāk var normāli pārvietoties. Vēl viens papildus labums no šādiem te meliorācijas vaļējiem grāviem un viņu buferjoslām ir tas, ka bez visa tā, ko es jums jau izstāstīju, kas ir ūdens režīmu uzlabošana, piekļuves uzlabošana, jo grāvis tomēr viņam ir tā atbērtne tiek uzturēta, pa to atbērtni var braukt un nokļūt, ja gadījumā ir kaut kādas problēmas kaut kur. Tā grāvs malas arī mežā bieži vien ir tās, pa kurām pārvietojas dzīvnieki, tās viņam ir tādas kā takas, bet tā arī barības bāze, kur ir atrodams dažādas jaukas sugas vai netik jaukas sugas. Un tā ir problēma. Fragmentācijas veicināšana vienlaicīgi var būt gan kā koridors, gan kā fragmentācija. Fragmentācija ir tajā brīdī, ja tas grāvis ir uzraksts tik dziļš, ka dzīvnieks nevar viņam tikt pāri. Vai arī, ka viņš ir ļoti visu laiku vienmēr pilns ar ūdeni un dzīvnieks nevar tikt pāri. Ja dzīvnieki var tikt pāri, tad tā nav tik ļoti fragmentācija, bet kas ir tas risks, ir tas, kā pa ūdenim, kad ir vairāk un augstāks ūdens līmenis kustoties, var tikt izplatītas invazīvās sugas, var tikt izplatītas sēnīšu slimības. Nu, tā ir tā lieta, kas ir tas negatīvais pie visiem tiem papildus labumiem. Un mūsu kolēģi, apsekojot šos te grāvis, ir secinājuši, ka ir arī daudz ļoti vērtīgu sugu tur. Ja pašā sākumā pārtīrītā grāvī galvenokārt ir nezāles, tad pēc tam jau tur ieviešās tādas ēnainai pļavai vai gāšas mežam raksturīga veģetācija. Un šeit mēs varam sastapt gan tādas sugas, kas ir lieliskas apateksnētājiem bitītēm, sugas, kuras var ievākt ārstniecības augus, bet tas vairāk hobijiem. Šeit var veidot arī viņus ainaviskas ar dekoratīvajiem augiem, bet tas parasti tiek darīts pilsētās, piepilsētās un kādās rekreācijas teritorijās, kad arī papildus dekoratīvos augus tur ievieš, vai arī tur ieviešās un aug tādi augi, kas aug dabā, bet viņus izmanto arī apstādījumos kā dekoratīvos augus. Šeit ir piemērota vieta arī, lai augtu melenes, brūklenes, meža avenes, te gan nav pieminēts, bet arī meža zemenītes, kā arī kokaugam krūmām, kur pēc tam ir izmantojumi kā biomasa. Tā kā mēs neskatāmies tikai tā šauri, bet arī plašākā, tur ir arī citi papildus labumi un ieguvumi.
jo tā sistēma jau veidojas tāda interesanta. Nu, lūk, mēs dzīvojām pārmaiņu laikā, mums ir lielais klimata change, un mēs viņu riktīgi jūtam uz savas ādas. Ja iepriekšējos gados mēs izjutām ūdeņu un sauli, tad šogad mēs atkal dabūjām klāt vēl papildus vēju. Un, ja jūs tā uzmanīgāk lasījāt ziņas, tad, piemēram, pēc vētras uzreiz presa relīzē, kas bija nākusi no Dobeles dārzkopības institūta, tur bija rakstīts, ka tādas un tādas augļu koku stādījumi, tur bojājumu nav, jo viņiem bija vējlauzes. Vējlauzes, kurus stādīja 1970. gados, ir novecojušas, un ne visur viņas atjaunoja kā tādas, vietām viņas iznīcināja. Nu, lūk, un vējlauze kā buferis starp diviem kultūraugiem, vai vējlauze kā vēja buferis, kas vienlaicīgi gan savāc barības vielas, gan arī izšķaida vai sašķeļ sīkākās daļās vēju, viņa ir piemērota, tad viņa strādā tā, ka, tas ir tā kā, kad jūs lejat ūdeni pēc papīra, tad viņš atsitās, un ja jūs lejat ūdeni sietā, tad tas ūdens tā kā sadalās un lēnāk sāk tecēt. Tas pats notiek arī ar vēju. Un tāpēc šie stādījumi ir jāveido no dažādu augstumu koku sugām. Viņi labi funkcionē tad, ja ir lapu koki un skuju koki, jo tāda ir visu laiku tas blīvums. Arī ziemā ir tas blīvums lielāks, ja tur ir kāds skuju koks pa vidu. Un vēl tur parasti stāda tādus kokus, kuriem saknes atrodas dažādās sistēmās. Šī ir mana mīļākā bilde, runājot par vējlauzēm. Tātad vējlauzē ir jābūt šķidrai, lai vējš var izskriet cauri. Un te ir tas stāsts, ka tos lielos kokus, kas ir atstājami, tos mēs varam atstāt tos, kas ir, arī ja mēs veidojam pēc vējlauzes principus dabīgi ieaugušo buferu, kas ir uz melorācijas sistēmām, izkopjot to pašu graudu, bet uz maliņas ļaujam tam kokiem augt, tad mēs atstājam lielos kokus un sīkos ik pa brīdim pagriežam nost, un no tiem sīkajiem ievācam biomasu. Nav vienmēr obligāti pilnīgi viss jānogriež pa tīro, kaut ko var atstāt jau no tā, kas ir dabiski izveidojies, veidojot šo te vējlauzē joslu. Ja šī josla ir ļoti bieza un blīva, rodas pretējais efekts. Gaiss paceļās augšā un pēc tam veidojas vilnas tieši aiz pašas joslas. Tāpēc tā šķidrināšana un retināšana, tas ir tāds ļoti, ļoti svarīgs pasākums. Kā arī tas, kad, ja ievēro to, ka saknes ir jāveido, lai būtu dažādos līmeņos, kā arī tas koka augstums. Ja? Ne tikai tas, ka šķidrs, bet tas arī, ka malās ir mazāk auguma koki, un tad pēc tam ir lielāka auguma koki. Un tur var spēlēties ar tām sugām. Tur var ierīkot tikai no kārkliem, tur var kombinēt kārklus, piemēram, kopā ar papalēm. Apsis jau praktiski mēs vairs nevaram nopirkt, tāpēc, ka viņām kritās pieprasījums un apšstādes vairs neražo. Tā kā šo te mēs varam sakombinēt gan pēc tā, cik dabiski augstu augot tie koki, gan arī pēc tā, cik bieži mēs kuru rindu pļaujam, un tad attiecīgi tas, kas ir biežāk pļauts, tas būs zemāks, kas ir retāk pļauts pa vidu, piemēram, ko mēs atstājam, tas būs lielāka auguma. Līdz šim Latvijā varbūt, ka ir darīts. Bet, ja ir darīts, tad es nezinu. Es nezinu, vai mums Latvijā kaut kur mēs jau esam veidojuši vaļņus, ar kokiem apstādītus vaļņus, platībās, kur pastāv palu un plūdu riski. Ir iespējams stādīt kokus uz šādiem te vaļņiem, kas aiztur palu un plūdu ūdeņus, neļaujot viņiem nonākt uz kādu teritoriju. Mums parasti tos vaļņus veido tādus no smiltīm, un tad, tur bez tādas koku stādīšanas. Bet, ja ir sastādīti koki, šeit ir, piemēram, pēc plūdiem, ja ir sastādīti koki, tad koku, tas valnis, viņš noķer to ūdeni, un tās koku saknes, viņas tur to valni kopā. Un tas, ja ir ar lielu spēku nāk un strauji tie ūdeņi, tad tas valnis tik strauji neizskalojās. Līdz ar to var izmantot mazāk materiālu, kā arī tās visas saneses un visas tās lietas, viņas ieķerās šajā te valnītī, un viņas pēc tam to valni baro. Tajā valnī koki aug ātrāk. Jo tas nav visu laiku ūdenī. Tie ir pali, tie ir plūdi, tas ir uz nedēļu, 2, ne vairāk. Nedēļu koki var izturēt kustīgu ūdeni un būt zem kustīgu ūdeņu. Viss ir kārtīgi.
Bet aiz šī vaļņa tālāk jau tās nākamās kultūras, viņas ir pasargātas un viņas netiek apludinātas. Tā kā, man liekas, ka šī ir tāda lieta, par ko mēs Latvijā varam padomāt, un šur tur, ir ceļš tādās zemākās vietās, man liekas, ka mums jau sāk prasīties, tāpēc, ka upes nevar apēst reizēm visu ūdeni, tad liels teritorijas aplūst. Un šeit ir pašpikots no ārzemniekiem, bet mēs šāds te līdzīgs arī būs kā mūsu gala rezultāts, kur mēs piedāvāsim mūsu pašu koku sugas un tos stādījumus, jo šeit tā ideja ir tāda, ka viss ir stādīts līdz pat pašai ūdenim. Ja mēs domājam, ka mums drusku tas izvietojums vajadzīgs ir savādāks, tāpēc, ka, ja mēs mērķtiecīgi ierīkojam un stādam, tad mēs varam turēt šo te teritoriju tīru no kokiem, un tos kokus stādīt, un tas malīgs bišķiņ tālāk, lai mēs varētu braukt un gan novākt to koku biomasu, gan arī turēt tīru un uzturēt to grāvju melorācijas sistēmu. Pēc ļoti, ļoti līdzīgi principi, kā viņi te dara, un šeit ir vieglāk, tāpēc, kad ir tas lēzenais gradiens, un te arī tāda interesanta lieta, ka, ja viņi lieto kā buferi, lai apēstu liekās barības vielas, tad vispirms ir viens mazais grāvīts, kur satek ūdens, un tad šis ir tāds kā liels filtrācijas josla, filtrācijas lauks, un tad pēc tam jau šeit te nonāk jau tīrais ūdens. Šeit ir kombinēti kopā atraudzīgie stādījumi, šeit ir lopiņi kombinēti kopā ar kokaugiem, nu, un te savukārt kā lielākā slīpumā noturēt to grāvja ūdens tilpnes krastu, tomēr vislabākais ģeotekstila aizstājējs ir koku saknes. Neviens ģeotekstils un siets netur tik labi nogāzes, kā tur koku saknes, un par to vienmēr vajag aizdomāties, un to vienmēr vajag atcerēties arī tad, kad jūs labi iekārtojat. Tāpat arī tajos grāvjos, kad jūs viņus stīrat un novācat no apauguma, kaut kādās vietās kaut kur atstājot pa kādam kokam, tas nemaz no tā bioloģiskā un no saimnieciskā viedokļa nav slikti. Vienīgais, kā tas iet kopā ar mūsu normatīvajiem aktiem par labā stāvoklī uzturētu melorācijas sistēmu. Bet, ja mēs saprotam, ka tie dabiskie risinājumi mums ir jāievieš praksē, tā jau nav problēma. Vienkārši ir jāpamaina tie normatīvi akti. Nu, lūk, šis ir tas ārzemju variants, kāds viss kaut kur tiek popularizēts. Bet mēs domājam, ka mums Latvijā vajag kaut ko tādu. Nu, ka šeit ir tā, ir grāvis, te ir tā atbērtne, un tāda šeit ir tā josla, kas ir ar kokiem sastādīta, un viņa strādā gan kā vēja lauzējs, gan arī viņa strādā kā barības elementu ķērājs, un piedāvām šī ir tā teritorija, pa kuru mēs varam brīvi pārvietoties. Bet otra lieta ir, kas, ja grāvi malās nav koku saknes, tad tas grāvs vienkārši līd iekšā, un viņš aizsērē. Un tā ir tā lietiņa, kas notiek. Tad it kā tie koki ir slikti, jo viņi veicina aizraušanu, bet koki aptur aizslīdēšanu grāvja ciet. Un cik garš tik plats, tur, manuprāt, vēl ir, tur ir vieta diskusijām par šo te jautājumu. Šis ir tas variants, ko mēs piedāvājam, ka pa malām ir tādi krūveidīgi un pa vidu ir kokveidīgi. Tie var būt, piemēram, šī gadījumā baltie vītoli, tās var būt papeles. Te varētu būt kāds no kārklu sugām, kaut kāds smēllapu, plūgu kārklis vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Un tādā veidā mēs nodrošinām to, ka ir stādīts tās koku sugas, kuras ir akceptētas kā lauksaimniecības kultūras, kas ir kārklis, apse, papele. Baltāksnes nestādām, tāpēc, ka baltāksnes veicina slāpekļa ieskalošanos ūdens tilpnēs. Tas ir tas mūsu variants, kā to varētu darīt. Ko ar to visu izaugušo iesākt? Un tad, ja mēs to vidēji rindai ļaujam augt diezgan lielai, tad no viņas pēc tam pat var kaut ko nolobīt. Tāds interesants produkts, par kuru eksistenci es nezināju, bet reizēm vēlās vakarstundās, kad vienkārši sērko pa internetu, tad visu kaut ko var atrast. Un šī gadījumā tas ir produkts, kas tiek iegūts no papelēm, atzarotām papelēm. Tad, kad viņas nozāģē, viņām pāršķiļ mizu, noloba nost visu mizu, izplākšņo viņu, un tad izveidojas tāds kā plats dēlīts ar mizas zīmējumu. Un šis platais dēlīts ar mizas zīmējumu ir produkts, kas tiek piedāvāts kā dabiskas izcelsmes
akustiskie dēlīši, līdzīgi kā mēs tur korķi liekam vai parasto dēli liekam, tā vienkārši šāds te mizas gabals, kā dekoratīvs elements mājās. Un šeit jau jūs esat pazīstami, tātad kartona vietā vienkārši papeles skaida, iepakojumu kastēm, nišas produktiem, vienalga kā. Šeit savukārt vītoli, kas varētu būt mērķtiecīgi veidotās buferu sistēmās, varam kombinēt gan tos vītolus, kas ir mazāk augumu un pēc tam ir piemērot dažādu pinumu veidošanai, ar tādiem, kas ir lielāka auguma, kā baltais vītols, no kura pēc tam izgatavo dažādas ziedas un farmācijas produktus. Šis ir vienkārši tāds starp citu dizaina produkts. Mums Latvijā dažie aktīvi cilvēki arī šādus te mēģina veidot. Un tad atkarībā no tā, cik attīstīta tā industrija un cik lielu mēs varam to piedāvājumu veidot, tad mums ir iespējams arī mēslojums, iespējams arī šo te biomasu, kas ir buferu joslā izaugusi, viņu var novākt, pēc tam glabāt, kompostēt un pārveidot un pārvērst par substrāta aizstājējiem, par organisko masu. Savukārt, sadedzinot bioenerģijas ieguvēju, pēc tam iznāk koksnes pelni, kas atkal mums ir apritīga ekonomika, ko mēs esam paņēmuši, to griežam atpakaļ. Šeit tāds komentārs no manas puses, ja agrāk veidoja šādi te, bija koku rindas un bija aitiņas, kas ēd to zāli, un šeit uzkrāja to enerģiju, kur pēc tam mēs nozāģējam un pārvēršam ķīmiskajā enerģijā, vai arī var iegūt spirtu, var iegūt šķidrokurināmo no kokiem, vai arī vienkārši sašķeldo vai sagabalo, un koks ir tāda kā saules baterija, tad tagad tiek veidot mākslīgo koku parki, kas dara tieši to pašu funkciju, viņi noēno un uzkrāj saules enerģiju, no kuras tad tiek pa taisno ražota elektrība. Un pa vidu tur brauc traktors, nezinu, droši vien, ka ne uz saules enerģijas, gan jau uz kaut kādu fosilā. Bet, tas ir tāds. Tad saule ir tā, kas baro. Lai saule varētu barot to koku, noteikti ir vajadzīgs ūdens. Grāvju buferjoslās ūdens mums ir pietiekami, plus vēl ir nepieciešams, lai ir pietiekoši daudz ogskābās gāzes, tā arī ir, tad saules enerģijā pamazām uzkrājas organiskā viela, caur šo te mehānismu pamazām ielabojas augsnes, un te ir tas, kas, tādā kultivētā zemē, un šādi te mēs arī ielabojam to buferi, audzējot tur buferjoslu, mēs pamazām arī veidojam kultivētāku un daudz strukturētāku augsni, kura ir mazāk blīva un kurā var labāk iesūkties ūdens, arī tajā brīdī, kad ūdens līmenis grāvī ceļās. Ja mums ir poraināka un strukturētāka augsne, tad tās poras vispirms aiziet pilnas un tikai pēc tam ūdens kāp no grāvja ārā. Ja mums grāvja malas ir blīvas, tad grāvī saskrienot daudz ūdenī, viņš uzreiz kāp ārā, jo viņš grāvja malās nevar iesūkties, un tad viņš skalo to grāvu ciet. Tā kā tā arī ir tāda papildus ekoloģiska funkcija, ko dara koku grāvs malās. Tāda ir daudz diskusijas par to, vajag, nevajag cirst kokus. Manuprāt, vēl viena tāda ļoti maza apgūta lieta ir dažādu produktu ražošana no lapām, no lapotnes, veicot kopšanu, veicot atzarošanu, kā arī šo te mazo sīko sīkrūmu savākšanu. Jo mazie sīkie sīkrūmi viņu zariņi ir tik smalki, ka viņus var vākt kopā jau ar lapām kā drogas, vai maļot, vai vienkārši tāpat žāvējot, vai veidojot plācenīšus, vai jaucot kopā dažādas koku sugas, iznāk minerālu vielām bagāti uzturu bagātinātāji dažādiem dzīvniekiem, kā arī manta netiek laista postā un netiek veicināta to buferu joslu, tā auglība, viņas nepaliek auglīgākas. Lūk.
Un šeit tā bildīte ir vairāk par to, kā bija doma arī par to, ka varētu tad vairāk par tām kudrajos strādāt, bet tur ir tāds interesanti, ka no vienas puses mēs gribam visu kaut ko darīt, no otras puses, tad, kad mēs kaut kādu šādas te aktivitātes ieviešam, tad mums vienmēr ir bariņš ar protestētājiem pretī. Lūk, un šeit ir fotogrāfijas no mūsu stādījumiem, kur mēs paši esam mācījušies. Kur mēs esam mācījušies kļūdas, kur mēs esam pārbaudījuši mūsu idejas, secīgi stāstījuši. Šis te ir lauks, 2016. gads, kad mēs ierīkojam stādījumu. Tas ir 9. maijs uzvaras diena. Mēs uzvarējām krūmus un regulārās skaistās rindās stādām kārklus, papeles un apses ar šādiem te maziem sīkiem spraudenīšiem. Vienlaidus, vienkārši ir vienlaidus ārums. Iepriekšējā gada rudenī tas izskatījās šādi te. Tātad, ja mēs no 22 atņemam 16, tad sanāk, ka 8 gadu laikā ir iegūts šāds te stādījums. 8 gadu laikā mums ir liela skaista produktīva koka. Tātad mēs saprotam, ka, ja mēs rīkotu tādas rindās, alejās stādītu buferjoslas, tad visticamāk, ka mūsu buferjoslu malas būtu novācams reizi 5 gados, mēs tur varētu iegūt kokmateriālu šķeldu kā biomasu, un reizi 10 vai 15 gados mēs varētu novākt pilnīgi visu, ieskaitot šos te kokaugus, un tad lielos kokus, kas ir kā papeles, un tad viņas pēc tam atjaunot. Variants, kā mēs šo te varam ierīkot, ir ne tikai tādi mazi īsi spraudenīši, bet var stādīt arī garās vicas. Un šeit ir papele stādīta ar šādu te garo spraudeni, un šeit ir baltais vītols tādā pašā veidā spraust un stādīts. Ar šādiem te slotaskātiem, viņš tiešām ir slotaskāta izmērs, pēc es saku slotaskāts, un slotaskāta resnums var ierīkot diezgan skaistas vai nu papeļu, vai arī baltā vītola birzes. Un šeit mēs testējām variantu, kurā mēs neveicām vienlaidu sarumu, bet mēs uzrušinājām tikai vienu joslu, tāpēc, ka apkārt šeit nav citu kokaugu, un te ir tāda nabadzīga pļavas veģetācija, un šī daļa tika ielabota ar kūdru, kas ir samaisīta kopā ar koksnes pelniem. Tas, ko mēs ieguvām, bija, ka šajā joslā sazēla ļoti daudz, nevis nezāles, bet ļoti daudz pļavas augu, un te beigās tā pļavas augu bagātība bija lielāka nekā šeit blakus. Kur netieši reizēm ir tā, ka tu mēģini pētījumā veidot kaut kādu vienā virzienā iet, bet tu dabū pavisam kaut ko citu. Un mēs dažādojām šeit pļavā sugu sastāvu ar tām pļavai raksturīgajām augu sugām, kuras ir ļoti svarīgas apateksnētājiem un bitēm. Šajā te uzrušinātajā joslā mums ieviesās zemes bites, kas sadzēla mērītājus. Un finālā uz šo te lauku atnāca zaķis un apēda mūsu dzinumus. Tā kā nevajag novērtēt par zemu arī tādu mazu dzīvnieciņu kā zaķītis, kurš vienkārši var atnākt un apēst visu vītolu stādību. Ja viņš ir tā, ja tie nav 1000, ja tie ir 100, tad zaķēns var izdarīt ļoti lielu postu, jo mēs parasti reiķinamies ar to, kā uz šiem lielajiem garajiem, ka te var atnākt stirnālnas briedis, bet izrādās, ka uz šādu mazo īso var atnākt arī zaķītis un izdarīt blēņas. Tā nav pirmā reize, kad kaut kas tāds notiek. Tad, kad es tikko sāku strādāt Silavā, tad bija stāsti par to, ka kādreizējais meža ministrs Vītols, viņš savu disertāciju rakstīja arī par vītoliem. Un daļa no tā stādījuma, ko toreiz Vītols ierīkoja, vēl joprojām ir saglabājies, tas ir Kalsnavā, tur, kur ir arborētums, tad pāri dzelzceļam uzreiz pretējā pusē arborētums skatu turnim, tas, kas nav iežogots, tie ir saglabājušies kārklu stādījumi vēl joprojām no tā laika, kad 1960 vai 70, kurā tur gadā viņi tika ierīkot, jo viņus visu laiku pa brīdim nogriež un viņi veido atvasājas. Un tur arī ir tāda kā kolekcija, bet diemžēl mums nav pieejama, varbūt kāds zina, kur ir pieejams tā schēma. Mums, diemžēl, vairs nav schēmas, kas tur un kā tur bija stādīts, jo
Tā disertācija kaut kur ir noklīgusi. Nu, lūk tā, un vairāk par eksotiskajām koku sugām, nu, tas ir jāskatās ziņojumā, kas ir ierakstīts arī no vienas Zoom lekcijas, kas bija gandrīz pirms gada, 22. gada 25. augustā. Tā, tas man no tā prezentācijā rādāmajiem gabaliem tad arī būtu viss. Es skatos, ka kaut kas ir čatiņā. Jā, tur iekrits par to. Jā, kur parastais mirstīgais cilvēks var iegādāties to spraudeņas papeli. Tad tā, parastais mirstīgais cilvēks papeli, kas ir OP42, katru gadu parasti var nopirkt ir tāds George Lārs Helons. Viņš tajos stādījumos parasti ievāc arī papeļu spraudenīšus. Un viņš ir sakārtojis dokumentus, ka tas ir meža stādāmais materiāls. Viņam nav selekcionāra aizsardzības, tad, ja jūs esat nopirkuši un jums labi aug, tad jūs varat griezt uz priekšu jaunas spraudenīšus un stādīt tālāk. Citādi, ja grib Itālijas, Vācijas klons, tad ir jāskatās dīleri Latvijā, kas ved no Lignovis, Latvijā ir dīleris, un kārkliem dīleris ir gan Lignovis kompānijai, gan arī Salix Energy, Zviedru kārklu kompānijai. Kā arī tieši pa taisno var sazināties ar itāļiem, kas ir biopopulāri, kā arī Alāzija kloni, kas ir no Itālijas, nu, tos arī atvedīs jums pa taisno. Ja jūs to darīsiet saulēcīgi ziemā, tad tā transporta izmaksas būs lētāks, ja jau vairāk uz pavasara pusi, tad jums vajadzēs, lai jums ved ar mašīnu, kurā ir saldējumā kamera aizmugurē. Nu, šis te, piemēram, šīs te garās vices, tas ir svaigi no Itālijas atnācis stādāmais materiāls. Viena vice ir 1,80 cm gara, nu, un resnums viņai ir tā kā slotaskāts, tāpēc es arī viņu saucu par slotaskātu. Nu tā. Tā ideja. Un saldais ķirsis. Ar saldo ķirsi ir tā, ka es nezinu, kā ir šogad un kā ir ar pieprasījumu. Bet saldo ķirsi, kas ir kā koksnes klons, ar meristējuma kultūrām pavairoja līdz šim Kalsnavā Latvijas valsts meža kokaudzē. Esam paši pirkuši skaistus, smukus saldā ķirša stādus, kailsakņu stādus no Dānijas. Vēl saldo ķirsi, pakonsultējoties ar dārzkopjiem, var iegādāties arī kā dārzkopības kultūrām paredzētu, bet tur ir tā, ka tas meženieka un tas dārzkopja interesi par to saldo ķirsi viņi nesakrīt. Jo dārzkopis grib un augļkopis grib, lai tas vainags ir zems, lai viņš ir kupls un lai ir daudz ogas. Tās, kas ir vietējās ģenētiskās resursi, atsevišķi šķirnes ļoti grib būt garas. Tātad, ja viņas ir uzpotētas, ja viņas ir, nu, potētas uz saknītes, viņas nav potētas uz cēlu, nu, tur ir jāskatās uz kādu cēlumu, uz augstā zemā. Dārzkopības variants īsti šādiem te nederēs, bet, nu, viņš būtu tā kā skaists. Ja mēs stādām viņu kā buferi joslu ar domu, ka tas mums ir tas koks, kas mums tur paliks, ja? Tad mēs varam domāt par dārzkopības ķirsi, bet citādi noteikti, ka nē. Vēl ķirsi var paši pavairot, vai arī sarakt mežanīšus tur, kur jau dabiski mežaudzējs ir ieaudzis. Tad tā ir Kurzemes dienvidu puse, vairāk un centrālā daļa, bet ir arī ap Madonu vietas, kur saldais ķirsis ir mežā. Kā arī var paši no kauliņiem izaudzēt, bet no kauliņiem audzējot mēs nekad nezinām, kas mums tur būs. Maziņš, resnes un kupls, vai tur liels garš un slaids, un kādas tur tās ogas iznāks. Tur var būt ļoti liels skaldīšanās. Jā, ja vēl kādi jautājumi, tad droši varat. Es saprotu, ka vairāk šobrīd nav, bet es saprotu, ka ir video, ko varētu tīri vizuāli parādīt. Tīri vizuāli parādīsim to, kur ir tā vieta, kur mēs ieguvām tos datus, un no kurienes tie dati mums ir veidojušies. Tātad. Iespējams, nedzirdēsiet skaņu, bet viņš pēc tam būs atrodams meža īpašnieku YouTube kanālā, arī tas video ar skaņu. Saka,
īsākā, garākā versijā. Jā, es pamēģināšu to dalīšanos ar skaņu tā, ka es dzirdu skaņu, bet, redzēsim. Varbūt, ka mums šoreiz izdosies. Mums ar Sigitu pirms tam mēģinājumā slikti sanāca ar to skaņu. Ir? Skaņa nav Nav skaņa, skaņas, jā? Tad es stāstīšu to, kas te ir. Tad šādi izskatās tās buferu joslas, kuras ir dabiski izveidojušās. Un šo te, piemēram, kas tur bija iepriekš, viņi prasītos kopt, lai viņi atbilstu šādam tai retam. Tad visus tos krūmus un žagarus lielāko daļu paņemt nost, tā izkoptā daļa tad būtu kā biomasa, un atstāt lielākos retākos kokus, tad viņi gan būtu stipri tie krasti tam grāvim, gan arī mēs varētu tos, viņi darbotos pēc tam tālāk kā veilauzējs. Un arī kā ainava, jo tā mūsu ainava, tomēr ir raksturīgā Latvijas ainava, ir tā, ka ik pa brīdim tur parādās kaut kāds koku joslas. Otra lieta, kas šeit ir diezgan liels pielūžņojums. Ja nebūtu šo mazo sīko koku, tad arī nebūtu pielūžņojums tajā upē, tajā strautiņā, kas te ir grāvis, ja, rudenī. Šīs te kritalas un tādas lietas, no vienas puses viņas ir labas, viņas ir dzīvotne, bet buferu josliņā šīs kritalas kā reiz tieši būtu tās, kas būtu jāvāc ārā, jo viņām sadaloties atbrīvojas barošanās vielu elementi. Tāda lapas, jo platākas lapas, jo lielāks vainags, tās, kā jūs redzējāt, jau tur veidot to aizzēlumu. Šeit ir buferu josla gan no ceļa, gan arī buferu josla atdala lauksaimniecības teritoriju no meža teritorijas. Un, ja tā uzmanīgāk ieskatās, šeit Raids demonstrē, kā izskatās tas punktu mākonis un kā var salikt kopā, ka šitāds te ir punktu mākonī, ka var sarēķināt ar datoru, cik tur apmēram tās biomasas ir. Vai ka tur katrs tas koks ir jāizdesto, lai tur noskaidrot, kas tas ir. Agromežsaimniecība un buferu joslas, tas ir tad, kā laukā noticis, kā es jau stāstīju, noķert tās maliņas, un šī gadījumā tas ir ļoti tā izteikti, ka ir tas lauks un ir tas slīpums, un slīpums ir kā reiz tās upes un tā grāvi virzienā. Un šī dabiski izveidojusies buferu josla, viņi to visu noķer. Bet, ja mēs izretinātu ārā tur tos kārkus, kas par to maliņu ir, ja, tad mums atvērtos, viņi paliktu tāda, viņi būtu šķidrāk, un tajā brīdī, kad būs vēji no tā buferu joslas virziena, tad vējš skrietu viņai cauri un netaisītu vēlreiz buferu. Pašlaik ir tāda sistēma, ka tas buferis, kas ir tas dabiskais, viņš ir ļoti blīvs, un ja no tā virziena pūtīs vējš, tad aiz tās buferu joslas viņi nestrādās kā vējlauz, viņi strādās tieši otrādi. Tas ir tas. Bet tas, ko es jums tagad pa virsmu uzstāstīju, bet Raids tur stāsta pilnīgi kaut ko citu. Un šis video jums būs pēc tam pieejams arī mājaslapā, kad viņi varēs noskatīties. Jo šeit mums bija problēmas kaut kā ar skaņu, es nezinu, kāpēc, kaut ko mums priekšnis neizdarīja. Jā, tā kā droši jautājumi. Man drīzāk vairāk, ka tu, Dagnīte, stāstīji, ka reiz 5 gados var iegūt enerģētisko koksni, respektīvi, ja tas cikls ir ilgāks, 10-15 gadu, tad var iegūt jau lielākas dimensijas koku. Vai ir kaut kāds ieteikums, vai tad var 100 gadus meža īpašnieks regulāri, vai tur vai koku sugu sastāvu mainīt, vai kādas ir tās rekomendācijas? Ja tur viens ir dabīgi, bet ja tas notiek mērķiecīgi, tad ir vienas sugas esamība ilgstoši, kas notiek ar to pārējiem procesiem? Jo patiesībā tāds dzīves laiks varētu būt 20 līdz 30 gadi. Viss ir atkarīgs no tā, cik bieži novāc. Mūsu pašu novērojumi rāda, ka jau ar 5. pļāvumu, ja tās ir cēluma atvas, parādās problēmas ar noturību un ar stabilitāti.
Un šeit mums kā reiz nevajag, lai viņi gāžas krustušķērs, jo tad viņi var sakrist uz to grāvu virsū un aizšķērsot viņu, un tad viņi arī grūtāk ir aizsniedzami. Tad patiesībā varētu rēķināt 20-30 gadu to apriti, kas būtu mazajiem sīkajiem krūmiem kādi 5 pļāvumi, savukārt lielākiem kokiem tie būtu 2 pļāvumi. Un tad jau var domāt par sugas, visu laiku nāk klāt arī jauni ražīgāki kloni, par klonu nomaiņu, par rekultivāciju, varbūt, ka tikmēr jau dabiski piesējas klāt un ieaug arī vēl kādas citas sugas, jo reizēm mums ir tādas situācijas bijušas arī, kā priede ir invazīva kārklas stādījumā, ja kārklas ir ierīkots ļoti nabadzīgā augsnē, tad iesējas priede un nomāc kārklu, pēc tam kārklas pazūd un priede izaug. To ļoti labi var redzēt, tagad ir kādreiz bija kārklu stādījums, tagad tur mēģina izdzīvot eglis. Tad, kad brauc no Ķekavas apļa Jelgavas virzienā, tur starp Rīgas Jelgavas apacs ir labajā pusē, kur kādreiz bija olēns kokaudzētā, ļoti labi var redzēt. Tad tāds skaistas riežu joslas, tās ir joslas, kur kārklus izdzīvoja priedzi. Nu, lūk, savukārt papeļu stādījumos ļoti bieži un arī kārklu stādījumos ieviešās dabiskie bērsi. Kamēr mēs viņu audzējam, viņš tur pa vidu nāk, un tad ir tā, ka šur tur tas bērs jūtas labāks nekā tā papela, un tad veidojas tāda dabiska mistrauc ar tām mūsu spraudiņu stādītājām atpasējas sugām, kad ievieš arī dabiskās. Un tāpat arī, ja tuvumā būs egļu audzes, tad noteikti šajā stādījumā tuvāk tieši starp rindām tur parādīsies jaunās eglītes. Stādījumu var likt retu, tā, ka viņam pa vidu var izbraukt un izpļaut, viņš var būt blīvāks un viņš var būt retāks, nu, tas arī ir jāskatās. Ja to joslu taisa platu un ja ir reta, tur nemaz diži daudz vairāk par 3, par 4, 5 koku rindām arī nesanāk, lai nebūtu tie 20 metri, ja? Jo 5, 5, 5, 5, ja? Vai 24, 5 vien sanāk, vai 5 reiz 4 metri starp koku rindām. Nu, tā, un atkarībā no tā, kas tur būs blakām, vai tur būs aramzeme, vai tur būs zālājs, tad arī būs tās dažādās interpretācijas par to, vai pienākās vai nepienākās vienotais platīgums sājums. Tas parasti pirms kaut ko tādu darīt, vislabāk ir noskaidrot lauka atbalsta dienestā pie saviem vai lauka konsultāciju pakalpojumu centrā pie konsultantiem, kā jūs to skatīsies, nu, ja tā atbalsta lieta ir svarīga. Bet, manuprāt, kas tāds jaunais un līdz šim nenovērtētais, mēs visu laiku runājam par oglekli, bet patiesībā šādas te buferjoslas ir ārkārtīgi svarīgas kā veilauzes, un es domāju, ka viņām ir ļoti liels potenciāls, ja mēs vietās, kas var būt periodiski aplūstošas, veidojam šādu valni zemākajās ieplakās, lai tad, kad upi iziet no krastiem, lai viņi mums tur visus tos jaunos kociņus nenoplūdītu. Nu, vai arī tā, ka mums, piemēram, ir uz tā valni kāda ātraudzīgāka koku suga, un tad tur dziļāk iekšā mēs esam iestādījuši kaut ko, kas ir ar vērtīgāku koksni, bet, nu, ekonomiski labāk pārdodam koksni, bet nav tik ļoti, kas ir jutīgi pret aplūšanu un nav tik ļoti ātraudzīgi. Nu, tā. Nu jā, nu paldies. Jautājumu šobrīd čatā vairāk, ja nav, tad es teikšu biedrības vārdā paldies Dagnijai par šodienas prezentāciju un pieskarties jaunai mežsaimniecības formai, agromežsaimniecība, kas, es domāju, tikai mēs viņu vēl dzirdēsim, līdz ar to cerams, ka arī meža īpašnieki saskatījā iespēju, kā var pilnveidot un bioloģiskā daudzveidība. Tā kā paldies tev, Dagnija, paldies, kas pieslēdzās.